Tas jau ir vispār zināms fakts, ka osta nevar pastāvēt un darboties bez dzelzceļa infrastruktūras. Ir svarīgi, lai laicīgi padotu tukšos vagonus, lai ātri sakomplektētu dzelzceļa sastāvus. Visus šos jautājumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde risina kopīgi ar uzņēmējiem un Latvijas dzelzceļu. Un svarīgi, lai dzelzceļa attīstību plānot saulaicīgi, kas mazinātu problēmas krava apgrozījuma pieauguma gadījumā, kā tas ir šobrīd. Patreiz arī Ziemeļparks tiek nodarbināts visaktīvāk no visiem pārējiem dzelzceļa parkiem. Un patreiz mēs arī diskutējam ar staciju Liepājas, ka nākošā gadā mūsu budžetā būtu jāliek papildus 2 sliežu ceļu būvniecība, jo kravu pieaugums šajā sektorā Liepājas ostā ir pietiekami liels, lai mēs domātu par ātrāku vagonu apriti šajā sektorā. Daļa dzelzceļa posmu, kas atrodas ostas teritorijā ar kopējo garumu 20 km 331 metrs, ir pārvaldes pārziņā, kas ikdienas rūpējas par to stāvokli. Dzelzceļi atrodas šeit Zemesostā, Brīvostas rajonā, Pulvera iela, Ziemeļu parka saucamais un Karostā arī, kur strādā Cemeks un Daņu firmā. Apkalpojam, mēs pārbaudām un apkalpojam dzelzceļi 6 vīru brigāde. Katru rītu saplanējam darbi saskaņā ar pārbaudītiem aktiem visiem, kur svarīgāk šobrīd iet un remontēt. Un katru dienu viņi remonta dzelzceļš. Pārbaudām katru nedēļu. Brigadirs pārbauda katru nedēļu un es pārbaudu katru ceturksni un sastādījām aktu. Bet ir arī, kad mums, pieņemsim, firmās pārstāvi pasaka, tur atskruvēs skrūves, jā, savienojumā. Jā, viņi arī pasaka mums priekš kaut kas. Tādi gadījumi nav daudz, bet ir tur, pieņemsim, uz pārbrauktuves platne jau izšupojas. Tuvojas ziemas mēneši, kas Liepājas SEZ pārvaldes dzelzceļa brigādē ir sarežģīts laiks, jo īpaši tad, ja ziema gadās tāda sniegotāka. Ziemas laikā, ja nav sniega, tad mēs, pieņemsim, eļojam, pieskruvējam. Skruvēs mums daudz, apmēram pusi stāv uz betona gulžņiem un betona gulžņi visi pieskruvēti. Ar skruviem eļojam, pievilkam, mainam, kurie salauztie. Ja ir sniegs, tad pārsvarā notiek sniega tīrišana, lai pārliek pārmējas, lai braukt. Pat cik, ja nevar redzēt sliedē, tad mašīnistiem izdots rīkojums nebraukt pa tādu ceļu. Tā kā mums jātīr, lai būtu redzamas sliežu galva. Kā liecina dzelzceļa izziņas, Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūra ir veidota no 1873. gada līdz mūsdienām. Ja paskatāmies vēsturē, tad ar šo gadu saistās viens no ostas attīstības posmiem Liepājas Romnu dzelzceļa izbūve, kas savienoja Ukrainu ar Liepājas ostu un pārsvarā pa to pārvadāja labību un labības produktus. Protams, lielākā daļa no tā laika dzelzceļa infrastruktūras nav saglabājusies, bet atsevišķās vietās ir saglabājušās trases. Gulšņi un sliedes nolietojas ātri un tie jāmaina. Tiesa 90. gadu sākumā pēc Krievijas armijas aiziešanas dzelzceļa infrastruktūra ostā bija izpostīta un sliežu ceļi bija jābūvē no jauna. Tā laika praktiski eksistēja tikai tas dzelzceļš uz Eļas rūpnīcu. Jā. Pārējie dzelzceļi armija bija izardījuši, jā. Te bija stadions, tur, kur tagad LM ostā kravu laukumi. Un apkārt stadionam, tā kā šitam ceļiņam, bija sliedes te uzlikti. Tā apkārt stadionam. Un tad 94. gadā jau piebūvēja pirmo dzelzceļu Liepājas ostā LM, tādu nelielu, kā 200 metri vienu pārmiju. Un saka būvēt TV ceļš Laskana. Tagad viņš sauca 22. dzelzceļš, un mēs viņu uzbūvējam, pabeidzām 95. gadā kaut kur aprīļa mēnesi. No tā laika.
Un toreiz bija mums kop garums 3 kilometri. Šobrīd dzelzceļus būvē gan SES pārvalde, gan ostas uzņēmumi. Ir tā un tā. Ir tie, kuri mēs paši SES pārvaldi uzbūvējam, un viņi paliek mūsu īpašumā. Ir, kurie uzbūvēja, pieņemsim, firmas, un pēc tam atdeva SES pārvaldei. Ir tie, kuri viņi uzbūvēja un patur savu īpašumā. Pieaugot kravu apgrozījumam, dzelzceļa infrastruktūra ostā būs jāpilnveido, un jau nākamgad par saviem līdzekļiem Liepājas SES pārvalde plāno paplašināt Ziemeļu parku, izbūvējot 2 papildus dzelzceļa posmus.